Esi sveicināts, klausītāji! Latvijas Valsts Mežzinātnes institūta Silava podkāsts ir raidierakstu sērija par meža nozares aktualitātēm, institūtā veiktajiem jaunākajiem pētījumiem, tajos iegūtajiem rezultātiem, atklājumiem un atziņām. Tās ir sarunas par meža zinātni. Klausies, uzzini un analizē. Šoreiz tiekos ar vienu no meža tehnoloģiju virziena kolēģiem, Jāni Ivanovu, lai iepazītos ar to, kā dažādas tālspētes metodes izmanto meža izpētē. Sveiks, Jāni! Sveiki! Attālā izpēte strauji attīstījusies pēdējos, es teiktu, gan jau 10-15 gados tieši meža zinātnē. Strauji attīstās daļa tehnoloģijām, bet sākums jau ir bijis pagājušā gadsimta 50. gados kaut kas un arī agrāk. Tātad kaut man likās jauna nozara jau tomēr ar tālām saknēm, bet varbūt pastāsti, kāds tad ir tas tavs ceļš līdz Silavai un kas tev mudināja pievērsties šādam šobrīd tik strauji attīstošam pētniecības virzienam? Man jau sākot no pirmajām klasēm mīļākais priekšmets bija ģeogrāfija, un tad arī padevās un pabeidza vidusskolu, paņēma dažus gadus brīvus no mācībām, un tad tomēr gribējās kaut ko mācīties, vēl turpināt. Un iestājos tieši ģeogrāfijas fakultātē Latvijas universitātē. Un tad es īsti nezināju, kas tur būs un ko sagaidīt vispār no studijām, bet bija tas tā kā neoficiāli, bet bija tāda novirzieni gan uz cilvēka ģeogrāfiju, gan fizisko ģeogrāfiju, un tā skaitā arī ģisu, kas ir ģeogrāfiskās informācijas tehnoloģijas, kur varam datus mēs ņemt, apstrādāt, pārstrādāt visādas telpiskos. Un tātad bakalaura studiju laikā jau Latvijā bija jaunums, ka parādījās pirmie līderu dati, kas ir aero lāzerskanēšana, un veica pētījumu par Ogres ielejas attīstību. Tā kā upei palienes un kādos periodos, kurā līmenī bijusi upes virsma. Un tad jau pēc bakalaura beigām mani uzrunāja fakultātē viens pasniedzējs, teica, ka ir interese no Silavas par cilvēku, kurš mācētu darboties ar tieši šiem līderdatiem. Un tad jau arī maģistra laikā bija tēma saistīta ar to, ko darīju šeit tā kā darbā Silavā, kad pētīju mitro teritoriju izplatību mežaudzēs. Teritorijas, kuras ir pārmitras, vai nu viņas ir ar lielu glejošanās intensitāti, kuras ir ar biezu kūdras slāni. Es mēģināju tādas teritorijas, balsoties uz šiem līderu datiem, dešifrēt Latvijas mežaudzēs. Un tad tu saki, ka no lidmašīnas var redzēt, cik mitrs vai cik slapjš ir mežā. Attālā izpēta iedalās dažādās grupās, par to mēs droši vien vēl parunāsim. Noteikti. Bet šī gadījumā, ja mēs ņemam šos līderu datus, tad viņi ir kā punktu mākonis, kur mēs varam atfiltrēt tos punktus, kuri atstarojas pret zemi, atstarojas koku veģetācijā vai pret mājām vai citiem objektiem. Un atfiltrējot tos punktus, kuri atstarojas pret zemes virsmu, mēs varam izveidot digitālo reliefa modeli, kur mēs redzam, kāds ir reliefs tā kā digitāli. Un tad, attiecīgi, veicot lauka darbus un iegūstot tā kā punktu veida paraugu laukumus ar informāciju, kur ir šie pārmitrie apstākļi un kur ir sausi apstākļi, mēs varam pielietot statistiskos modeļus, lai uz šī digitālā reliefa modeļa mēs atrastu vietas, kuras attiecīgi līdzīgākas mitrām un sausām vietām mums lauka apstākļos, pēc tam to izvēršam uz visu šo modeļu teritoriju. Tam modelim mēs varam iemācīt, kā izskatās mūsu slapjums mežā. Ja? Tajā laikā vēl bija tīri statistiskā analīze vienkāršos terminos, bet tagad jau tālāk strādāju arī ar mašīnu mācīšanos un mācamies datorus. Ļoti interesanti. Droši vien būtu jauki, ja tu pastāstītu klausītājiem, kas vispār ir tā attālā izpēte. Tātad attālā izpēte ir tāds pētniecības virziens vai zinātne, kura skatās uz objektiem vai lietām no attāluma. Tas jau tā kā ietverts nosaukumā. Izmantojam vai nu dabīgo starojumu, kas nāk no saules, saules gaisma atstarojas pret objektu. Mēs ar fotoaparātu to starojumu nobildējam un redzam, kādas krāsas atstarojušās no zemes virsmas vai jebkura objekta. Mums viņš parādās attēlā. Var objekti izstarot arī pašu starojumu. Arī Zeme kā tāda planēta izstaro starojumu. Un arī to var ar kaut kādiem
sensoriem uztvert. Bet kā otra liela grupa ir, kad sensori paši raida starojumu pret kādu vides objektu, kā piemēram radars izstaro signālu. Signāls ir tā kā elektromagnētisks vilnis, kurš ceļo taisnā līnijā un atstarojas pret objektu. Un šis atstarojums atnāk atpakaļ uz sensoru. Un, kā piemēram var minēt līderu datus, kur izstaro, tagad nepateikšu precīzi kāda viļņa garuma to. Es domāju, mēs iztiksim bez detaļām. Jā, bet pa lielam izstaro gaismas signālu, signāls atstarojas. Mums ir zināms laiks, kurā signāls izstarots, zināms laiks, kurā viņš atstarojas atpakaļ, zināms ir, kāds ir gaismas ātrums mums atmosfērā. Varam izrēķināt attālumu līdz objektam. Tātad vienā sekundē mēs izstarojam, otrā kaut kādā pēc sekundes daļām atstarojas, atnāk atpakaļ, un mēs zinām attālumu līdz objektam. Tātad ir šīs divas lielās grupas, kur, kā jau minēju, pirmais ir izmantojam dabīgo starojumu, kas atstarojas, un otrais ir, kad mēs paši veidojam šo starojumu. Bet ir arī iedalījums vēl smalkāks, kad arī atkarībā no tā, uz kādas sistēmas šie sensori ir uzstādīti. Tas pats mums rokās telefona aparāts visiem mūsdienās ir, fotokamera viņā iekšā ir. Jebkurš attēls var tikt kalpot kā attēls izpētes kāds slānis, kur mēs varam interpretēt vai nu paši ar acīm vizuāli novērtējam, kas ir attēlā, bet varam tikpat labi to attēlu izlaist caur kādu statistisko programmu un analizēt, cik kādas krāsas pikseļi tur ir un ko katrs pikselis varētu nozīmēt. Tā ir attēla izpētē, turot uz rokas kaut kādu telefonu. Ir arī tipiski, ka ieliek mugursomā kādu sensoru un iziet caur mežu kaut kādu nogabalu un attiecīgi pēc tam šīs bildītes vai signālus sastiķē kopā un iegūstam mēs jau informāciju par mūsu izstaigāto mežaudzi. Tikpat labi var uzlikt fotoaparātu vai kādu citu sensoru uz gara mieta un attiecīgi no konkrēta augstuma mēs iegūstam attēlu vai informāciju. Tālāk, protams, ir mūsdienās populāri izmantot dronus. Ar droniem jebkādā augstumā, cik likumdošana un tehnoloģijas ļauj, varam lidot un uzņemt attēlus par vidi apkārtējo. Nākamais solis jau pēc tam lidmašīnas, kur populāri ir montēt tieši šos līderu sensorus un arī ir plaši pieejami dati tādā veidā. Un nākamais solis arī ir, kas kosmosā palaist satelīti, un arī tur ir pieejami gan sensori, kas ir optiskie, jeb tie paši, kas izmanto to pasīvo starojumu, un arī aktīvie, kā radari un citas tehnoloģijas. Tu jau minēji gan dronus, ko esam redzējuši arī ikdienā. Tāpat arī par satelītu man nāk prātā, ka no satelīta bieži ir tie vecie vēsturiskie uzņēmumi. Nesen pat izmantoja, kad kaut kādās pirmskara kartēs tur var redzēt, ka tur ir mežs, un tad viņus tagad atkal. Varbūt var pastāstīt plašāk, kā tos datus un visas šīs tehnoloģijas izmanto, lai novērtētu mežu, ko tur tajos tieši var ieraudzīt un kā tālāk izmantot. Jo skaidrs, ka visas šīs tehnoloģijas, tā ir tā iespēja, lai nebūtu fiziski jāiet mežā, jāveic tik daudz tādi mērījumi, bet tā kā tu jau mini, jāaiziet varbūt tikai dabūt tādus kalibrēšanas vajadzībām un var pāriet daudz vairāk uz tādu tehnoloģiju izmantošanu. Bet tā klasiskā varbūt izpratnē cilvēkam, kas iet uz mežu ar dastmēru un augstummēru, ka tā varbūt arī vairs nebūs tāda obligāta ikdienas vajadzība. Tāpēc būtu interesanti, ka tu pastāsti, kā vispār un kurus tos datus, kur var izmantot. Īpaši, protams, man jau vairāk interesē tajā zinātnē, bet arī praktiski. Jā, īstenībā sarežģīts jautājums. Iespējams, būs gara atbilde. Man liekas, ka jāsāk minēji, esi strādājusi ar vēsturiskajām bildēm, attēliem, un tajās var ieraudzīt vienu lietu, bet mūsdienās jau ir daudz kas plašāks pieejams. Un, kā minējāt, tie pirmie attēli, tā izpēta, kad sākās, kā zinātnes nozare, tā var teikt, bija 1850. Gadi, kad bija pirmie izmēģinājumi uz gaisa balona pacelties gaisā un nobildēt tuvējās teritorijas. Attiecīgi, tas bija laiks, kad varēja iegūt jau fotoattēlu, kurā pēc tam, tā kā minēja, vēsturiskajās aerofotoainas, kurās var jau manuāli ar roku vai vienkārši interpretējot tā kā cilvēkam to attēlu, var mēģināt novērtēt, kur ir mežs, cik lielas teritorijas tas aizņem. Varbūt arī var mēģināt kādas sugas dešifrēt, kur kādas sugas ir vairāk izplatītas un kur mazāk. Bet, protams, kā jau vēsturiski attīstās daudzas lietas, lielie tehnoloģiskie lēcieni bieži vien saistīti ar karu.
Un jau Pirmā pasaules kara laikā tika diezgan plaši izmantotas šīs tehnikas, kad ar gaisa baloniem lido, uzņem šos fotoattēlus un pēc tam attiecīgi var izmantot gan militāros nolūkos, gan meža zinātnē, kad novērtējot tieši tā meža platības. Un arī šodien, izmantojot šos vēsturiskās ainas, varam pateikt, ka pagātnē ir bijis tik meži un viņi bijuši tur, varam salīdzināt ar mūsdienām, cik un kur tie meži ir bijuši un kā attīstījušies. Tā kā divos laika griezumos, vai arī ja vidū ir kaut kas pieejams vēl atkārtojumi, tad mēs jau varam veidot dinamisku attīstību. Un tad arī Otrā pasaules kara laikā attīstījās tehnoloģijas, kad bija pieejami jau infrasarkanā starojuma attēli. Un tieši infrasarkanā starojuma attēlos mēs varam redzēt daudz ko, kas notiek mežā, jo tieši šis sarkanais, infrasarkanais starojuma spektrs mums sniedz informāciju, ko mēs neredzam ar acīm, bet veģetācijā šos spektrus izmanto diezgan plaši un ir indeksi, kuri norāda tieši uz veģetācijas veselīgumu. Piemēram. Tātad tajos mēs datos varam jau ieraudzīt vairāk par to, cik vesela ir mūsu mežaudze un, protams, arī izplatību un varbūt arī sugas noteikti. Tajā pašā laikā arī attīstījās radaru tehnoloģijas, kurās mēs izmantojam joprojām, bet mežzinātnē tās pagaidām tiek izmantotas mazāk. Un tad jau kaut kādos 70. un 80. gados arī parādījās multispektrālās ainas, kad mums jau bija pieejami daudz vairāk dažādi kanāli, teiksim, tipiski mums fotoaparātos ir RGB, kas ir sarkanais, zaļais un zilais tonis, jeb krāsu kanāls, bet tad jau bija pieejami gan ultravioletā starojuma spektra kanāli, gan infrasarkanā un daudz dažādas iespējas tad nāca klāt. Tad uz 80. un 90. gadiem parādījās tehnoloģijas kā GIS un vispār karšu digitāla zīmēšana un apstrāde arī statistiski. Un tad šos attēlus ieliekot iekšā, mēs jau varējām kaut vai manuāli iezīmēt teritorijas, kaut kā digitalizēt viņas, bet arī jau statistiski iegūt informāciju par punktiem, kādas īpašības konkrētās mežaudzēs ir novērojamas attēlos izpētēs datos, un pēc tam šīs īpašības statistiski analizējot, mēs varējām veidot modeļus un izvērst šīs īpašības uz plašākām teritorijām. Tātad attīstījās šīs attēlas izpētes un ģeogrāfisko informācijas sistēmu tehnoloģijas, kurās mēs varam iegūt statistisku informāciju par to, kā izskatās objekts. Un izmantojot šo informāciju, mēs varam meklēt līdzīgus objektus arī pārējās ainās un pārējās ainas teritorijās. Attiecīgi prognozēt, kur mums šīs mežaudzes raksturojošās īpašības atkārtojas. Tātad iegūstot kartes. Un tad 2000. gadu sākumā arī parādījās šīs lidar tehnoloģijas, kur, kā jau minēju iepriekš, ir uz lidmašīnas uzmontēts lidar sensors. Tad pārlidojot konkrētu teritoriju, mēs iegūstam punktu mākoni, kuru mēs varam attiecīgi nofiltrēt viņam zemes līmeņa atstarojumus, kuri atstarojas veģetācijā un citos objektos. Un šeit jau mēs varam iegūt telepisko struktūru mežaudzei. Varam noteikt, cik augsti ir koki, cik bieza ir lapotne, un pielietojot statistiskos modeļus un mūsdienās bieži izmantoto mašīnu mācīšanās tehnoloģiju, mēs varam jau apmācīt algoritmus. Tas ir tas 3D modelīts, ja, kas citreiz ir tādi, viņi tā kustās pat ar tādiem smukiem punktu mākonīšiem, kur tur kociņi. Tas ir tas, ko no tā var dabūt. Tā? Tieši tā. Jā. Ļoti interesanti. Paldies tev. Šis tāds chronoloģiskais apraksts tā palīdz arī saprast, kā vispār šis viss ir attīstījies un arī tie piemēri ar to, kur to pielietot. Bet man interesē, varbūt var padalīties, kur tad ir tie dati un tehnoloģijas, ko tu ikdienā izmanto šeit, darbā, Silavā? Jā, tātad, ko es pirms tam nepateicu vēl par satelītiem, kad pagājušā gadsimta 50. gados tika palaists gaisā pirmais satelīts, kas bija paredzēts priekš meteoroloģiskās informācijas novērošanas. Un tad ap 70. un 80. gadiem tika palaists amerikāņu satelīts Landsat. Tāds vārds pat ir kaut kur dzirdēts. Jā, kurā mums arī ir pieejami dažādu spektru kanāli 30 metru izšķirtspējā. Tas nozīmē, ka mēs redzam attēlu, kurā katrs pikselis ir 30 x 30 metri liels. Protams, man liekas, ka mūsdienās viņi ir
ar augstāku izšķirtspēju, 10x10? Jā, mūsdienās arī pieejams ir Eiropas kosmosa aģentūras radītais produkts, jeb Sentinel-2 satelīta attēli, kuriem ir atsevišķi krāsu kanāli, kuri pieejami ir 10x10 metru izšķirtspējā. Un tie šobrīd ir tādi, kas ir visbiežāk izmantotie un relatīvi ar augstāko izšķirtspēju, kas ir brīvpieejas dati. Protams, ir satelīti, kuru dati ir ar lielāku izšķirtspēju, bet tie ir maksas produkti. Un tie zinātnē tiek salīdzinoši daudz retāk izmantoti. Un tā tad, ikdienā strādāju pārsvarā ar šiem Sentinel-2 multispektrālajiem attēliem, kuri Latvijas teritorijā ir ar atkārtojumu ik pēc pāris dienām. Atkarībā no orbītām, kādās viņi lido, atkārtojums attēliem ir 2 līdz 4, 5 dienas. Un tātad ar šādu intervālu mēs varam iegūt jaunus attēlus par tā brīža Zemes virsmas stāvokli. Protams, atkarībā no mākoņu daudzuma atmosfērā šie attēli ir iegūstami krietni retāk, bet katru gadu ir pieejamas vismaz vairākas ainas konkrētai teritorijai, kur mēs varam novērtēt tā brīža apstākļus, kādi ir bijuši uz Zemes virsmas. Tas nozīmē diezgan operatīva tā informācija, lai arī skatītos, ir kādi vētru postījumi. Ja ir labi laikapstākļi, tad to jau var redzēt tiešām pārdienu laikā. Jā, mūsdienās viss jau notiek gandrīz reālā laikā. Protams, atkarībā no mākoņu daudzuma atmosfērā, ja mums ir vētra, tipiski vētra ir ar daudz mākoņiem. Jāpagaida, kad šī vētra pāries pāri. Jāsagaida, kad būs šis attēls jaunais pieejams, un viņš jau salīdzinoši drīz vien ir pieejams arī online lejupielādei vai arī kādā mākoņu kalkulēšanas rīkā. Šie dati ir pieejami salīdzinoši ātri, un mēs varam iegūt jau produktus, kaut kādas kartes, vētras postījumiem dažu dienu laikā pēc tam, kad ir bijuši šie skaidrā diena. Bet kā otrs datu avots, ko es izmantoju ļoti bieži savā darbā, ir tie paši lidar dati, ko Latvijā sāka iegūt jau 2013. gadā, un pirmo pilno ciklu, kad ir iegūti dati par visu Latvijas teritoriju, noslēdza 2019. gadā. Tātad uz šī pirmā cikla datiem ir izstrādāti vairāki modeļi un vairāki rīki, ko mēs šeit Silavā izmantojam arī ikdienā, bet tagad jau no 2022. gada līdz 2024. gadam tika nolidota daļa Latvijas teritorijas, bet pārējā daļa šobrīd ir uzlikta uz pauzes, un dati netiek iegūti, bet tik un tā balstoties uz šo daļējo pārlidojumu Latvijas teritorijai, mēs arī varam izmantot šī otrā cikla lidar datus dažādu produktu izveidēji šeit Silavā. Droši vien šis nav saistīts, bet kāpēc netiek iegūt dati par visu valsti? Tas ir saistīts ar finansējumu, to valsts organizē šo lidošanu vai? Jā, līdz šim šīs datu iegūšana tika organizēta tā kā aizsardzības ministrijas pasūtījums caur Latvijas ģeotelpisko informācijas aģentūru. Tātad šī ir iestāde, kura organizēja datu iegūšanu, un kāpēc šobrīd netiek iegūta pārējā Latvijas teritorija, man būtu jāspekulē. Es esmu redzējis un dzirdējis, ka Silavas kolēģi arī ar tiem droniem diezgan daudz brauc uz mežu un lido. Tad tu ar tiem dronu datiem tā kā mazāk strādā. Es personīgi mazāk strādāju, bet tā ir taisnība, ka mums kolēģi brauc uz mežu un datus izmanto. Un Silavā mums ir pieejami vairāki droni, un viņiem arī virsū varam uzlikt gan multispektrālās, gan hiperspektrālās kameras, gan lidar sensorus. Tātad šo visu attēlās izpētes komponenti mēs varam nosegt. Mums tātad ir šī kompetence Silavas ietvaros, kad mēs varam nosegt gandrīz visu attēlās izpētes spektru, ko mūsdienās izmanto zinātnē. Jā, esmu nedaudz aptaustījušies, ko vispār nozīmē viss šis attēlās izpētes lauciņš. Paldies par šo ievadu vispār šajā attēlās izpētes pasaulē, bet ja jau par Silavu arī jau sākam vairāk runāt, tad lūdzu padalies ar tiem aktuālajiem pētījumiem, kuros esi iesaistīts un ko tu tur dari. Kā jau minēju iepriekš, sākot strādāt Silavā, bija uzdevums izveidot šīs mitro teritoriju kartes, un visi tie projekti, kas ir bijuši, ir savā starpā nedaudz saistīti un attīstās viens no otra. Un varu minēt, ka tas pats mitro ieplaku vai teritoriju
projekts vai karte joprojām tiek plaši izmantota citos pētījumos, un ir arī secīgi attīstījušās kartes, kur esam novērtējuši gruntsūdens līmeņa dziļumu visā Latvijas teritorijā. Tas gan ir tāds statistisks produkts, kurā mēs redzam šo gruntsūdens līmeņa dziļumu situācijā, kura varētu būt tūlīt pēc nokrišņiem. Tātad salīdzinoši augsts gruntsūdens līmenis. Ir cilvēki, lauksaimnieki, piemēram, kas ir interesējušies un prasījuši, vai var viņa teritorijā parādīt, cik ir dziļš šis gruntsūdens līmenis. Tā kā šis gruntsūdens līmenis ir mainīgs laikā, tad mēs varam tikai pateikt, kurā teritorijā varētu būt relatīvi augstāks vai dziļāks viņš. Jo katru dienu, stundu vai nedēļu šis ūdens līmenis staigā augšā lejā. Tātad bija izveidota šīs gruntsūdens līmeņa dziļuma kartes. Tālāk izveidojām arī Kūdras slāņa izplatības karti Latvijas teritorijai. Tātad diezgan daudz strādāju ar lauka datiem, kas ir meža resursu monitorings. Kā viens no datu punktiem šajos meža resursu monitoringa paraugu laukumos ir Kūdras slāņa biezums. Un attiecīgi, izmantojot šo informāciju, mēs apmācījām mašīnu mācīšanās modeli, lai novērtētu gruntsūdens līmeņa biezumu, balstoties uz iepriekš izstrādātajām kartēm par mitrovietu izplatību, gruntsūdens līmeņa dziļumu, dažādiem ar reljefu saistītiem parametriem, kā pats reljefs, augstums virs jūras līmeņa, nogāzes slīpums, virziens, kurā nogāze ir vērsta un citi parametri. Un tad ieguvām kartīti visai Latvijas teritorijai, kurā mēs redzam, cik biezs Kūdras slānis ir katrā punktā Latvijā. Tas gan ir klasēs, kur pirmā klase ir, ka kūdras nav, otrā klase, kad kūdras slānis ir no 1 līdz 20 cm biezumā, un trešā klase, kura kūdras slānis ir virs 20 cm. Tad paralēli strādāju arī pie sava doktorantūras temata, kurš saistās ar mežaudžu inventarizācijas parametriem. Un arī balstoties uz šiem meža resursu monitoringa paraugu laukumu datiem un līderu datiem, kas bija iegūti pirmā cikla skanēšanas laikā Latvijā, tika izveidotas biomasas kartes Latvijas mežiem. Tā kā pilnīgi visi Latvijas meži tika analizēti, un uz to, kāda bija līderu punktu mākoņa struktūra attiecīgajā mežaudzē, mēs prognozējām, cik daudz biomasas apjoms ir mums katrā Latvijas mežaudzē. Un zinot, cik tur ir biomasa, mēs varam izrēķināt arī, cik tur ir uzkrātais ogļu apjoms mežaudzē. Nu jā, no klimata neutralitātes viedokļa šie ir ļoti, ļoti vērtīgi dati. Mašīnu mācīšanās modeļi viņi ļauj novērtēt tikai augošus kokus, pareizi, nevis arī to atmirušo koksni, kas kritāls pārsvarā. Jo noteikti jau, kad savus stāvošus kokus tos jau arī spēja tas modelis ieraudzīt. Tas mašīnu mācīšanās modeļiem ir tā, ka uz to, ko tu trenēsi modeli, tādus rezultātus viņš arī dos. Ja mēs trenējam šos modeļus balstoties uz meža resursu monitoringa paraugu laukumiem, tur paraugu laukumam ir aprēķināta biomasa. Uz aprēķinātā biomasas apjoma paraugu laukumam mēs arī pēc tam modelējam biomasu visās pārējās teritorijās. Un šobrīd situācija ir tāda, ka mēs trenējam šos mašīnu mācīšanās algoritmus balstoties uz meža resursu monitoringa paraugu laukumiem un ņemam informāciju par virszemes biomasu, pazemes biomasu, zaru biomasu, stumbra biomasu. Un šiem 4 biomasas veidiem mēs izveidojam modeļus, lai pēc tam prognozētu visā pārējā Latvijas teritorijā šo biomasu. Atmirusī koksne šajās kategorijās neiekļaujās, bet ja mums ir pieejami dati par atmirušās koksnes apjomu paraugu laukuma līmenī, un šādi paraugu laukumi mums būtu vairāki tūkstoši, tad mēs varam attiecīgi trenēt modeli šīs atmirušās koksnes prognozēšanai visā Latvijas teritorijā. Protams, modeļa precizitāte varbūt tās būs jāsamierinās, ka viņa nebūs ļoti augsta, bet jo lielāks datu apjoms, ko mēs varam iedot priekš apmācīšanas, jo potenciāli precīzāku mēs iegūstam pēc tam produktu galā.
Jā, paldies tev. Tu jau pieminēji arī par savu doktorantūru un pie tā promocijas darba gribēju atgriezties. Kā nonācis līdz tai idejai un vai redzi, kā šis darbs arī nākotnē var attīstīties? Tās tēmas izvēle jau lielā mērā saistās ar to, kas tajā brīdī ir aktuāls. Tajā brīdī, kad šo tēmu izdomājām, tad bija Latvijas valsts meža pētījums par to, kā atpazīt dažādas meža statistiskās inventarizācijas parametrus lidar datos. Attiecīgi mums Silavā ir pieejami šie meža resursu monitoringa paraugu laukumi, kurus mēs varam kombinēt ar šiem attālas izpētes datiem. Un šī oglekļa aprite un ekonomika ir aktuāla tēma. Un zināt, cik mums Latvijā ir šis ogleklis un kādas ir mežaudzes, ir aktuāli. Tad arī šādu tēmu mēs izvirzījām kā potenciālo doktorantūras tēmu. Lai gan studijas šobrīd esmu beidzis, bet studēju Tartu universitātē, un šobrīd ir palicis nobeigt visas astītes. Jā, galvenais, ir palicis tas rakstīšanas, publicēšanas, zinātnisko rakstu sagatavošanas grūtākais. Jā, ir palicis pabeigt zinātniskās publikācijas, un tad jau jāvirzās uz aizstāvēšanos. Vai tu arī redzi, ka vispār tā attālās izpētes tā attīstība, vai tā būtu arī praktiski pielietojama? Tu jau arī minēji, tas ogleklis šobrīd ir svarīgs, un jā, mums arī ir tie Latvijas ikgadējie siltumnīca efektu gāzu emisiju tie ziņojumi jātaisa. Vai ir arī plāns, ka, piemēram, šāda tehnoloģija ieviešana, vai tas arī var palīdzēt to ziņojumu sagatavošanā? Šis noteikti ir viens no datu avotiem, kas var atbalstīt ziņojumu tapšanu un lēmumu pieņemšanu. Gribēju papildināt to, ka šobrīd tie biomasas un oglekļa produkti ir izveidoti balstoties uz pirmo līderu ciklu, bet, kā jau minēju, arī otrais cikls ir daļēji noklājis Latvijas teritoriju. Un tā kā mums ir iegūstama informācija apmēram pusē Latvijas teritorijas ar 2 līderu datu atkārtojumiem, tad mēs varam jau veidot izmaiņu modeļus, kad mēs varam zinot laika starpību starp 2 līderu datu uzlidojumiem un zinot, kāds ir biomasas apjoms šajos 2 laika sprīžos, mēs varam veidot biomasas un oglekļa izmaiņu modeļus. Tātad katrai Latvijas vietai mēs varam prognozēt, cik strauji šis ogleklis mežaudzē pieaug. Ja satelīta ainās mēs redzam, ka mežaudze ir nocirsta, tad mēs varam pateikt, kurās mežaudzēs šī biomasa un oglekļa uzkrāšanās ir apturēta. Bet tā ideja, ka mēs varam izmantot 2 atkārtojumus līderu datiem, mums dod iespēju izstrādāt biomasas un oglekļa izmaiņu modeļus laikā. Jāsaka, ka ļoti interesanti klausīties, bet man radās jautājums, vai sanāk arī bieži sadarboties ar citu virzienu kolēģiem, jo es esmu no citu virzienu, un man šis, ko tu stāsti, tā ir pilnīgi jauna pasaule. Cik bieži sanāk arī, ka iesaisties citu virzienu kolēģu projektos? Tas notiek ar zināmu regularitāti. Esmu atvērts sadarbībai ar visiem kolēģiem, un visi ir laipni aicināti griezties pēc palīdzības. Pēdējā laikā arī ar tevi ir bijis viens projekts, bija mums, jā. Kurš gan ar attālu izpēti bija nosacīts saistīts, bet mēģinājām analizēt vecu bērzu audžu vertikālās struktūras, kur bija uzmērīti paraugu laukumi un koki bija salikti koordinātās un bija mežaudzes apsakotas 2 laika periodos. Attiecīgi mēģinājām noteikt, vai vertikālā struktūra ietekmē bērzu izdzīvošanu. Vēl sadarbība šobrīd notiek ar otru podkāsta kolēģi Kasparu Liepiņu. Cik jauki! Tur arī mēģinām analizēt bērzus kā interesējošo sugu, bet ideja ir mēģināt novērtēt lauksaimniecības zemju auglīgumu un cik labas šīs teritorijas varētu būt priekš bērzu audzēšanas. Lauka datos ir uzmērītas teritorijas, kurās notiek bērzu audzēšana lauksaimniecības zemēs un aprēķināts šis site indeks. Kā tu vispār redzi, kā nākotnē tā attālās izpētes iespējas attīstīsies un kā mēs viņus varēsim izmantot vēl meža zinātnē? Tāds mans personīgais viedoklis vai prognozes ir, ka attālā izpēte joprojām tiks aktīvi izmantota un metodes pilnveidosies. Tātad par datiem, ko
mēs izmantojam ikdienā, noteikti drona tehnoloģijas tiks izmantotas arvien vairāk un vairāk. Par satelīta tehnoloģijām, ko šobrīd jau izmantojam, es domāju, viņas kādu brīdi arī paliks tās pašas kā Sentinel-2 satelīta attēli. Mums ir šobrīd ar pietiekami augstu izšķirtspēju un ar pietiekami augstu regularitāti, lai mēs šo datus izmantotu ikdienā. Un priekš datu apstrādes pašai Eiropas kosmosa aģentūrai tas būtu ļoti liels izaicinājums iet uz mazāku pikseļu izmēru, jo tas datu apjoms, samazinot pikseļu izmēru, krietni augt uz augšu. Tātad, manuprāt, šobrīd tie dati, ko mēs varam izmantot, ir tāds optimāls variants. Protams, no ģis viedokļa un mašīnu mācīšanas viedokļa tehnoloģijas šobrīd attīstās ļoti strauji. Mākslīgais intelekts mums dod arvien jaunus rīkus un iespējas datu apstrādei, analīzei un interpretācijai, bet cik ļoti tas attīstīsies un cik liels būs lēciens no mūsdienām, gadu vai 2, 3 uz priekšu, to šobrīd neviens nevar pateikt. Bet šobrīd mašīnu mācīšanās tehnoloģijas ļauj mums analizēt ļoti daudz dažādus parametrus. Paldies tev! Es gribētu likt komatu šai mūsu šīs dienas sarunai. Un paldies, ka ļāvi mums iepazīst vēl vienu virzienu, kurā darbojas Silava. Un, lai viss izdodas plānotais saistībā ar doktorantūru. Un es paredzu, ka noteikti tiksimies vēl. Uz tikšanos! Paldies, ka uzaicinājāt. Bija prieks parunāties.